Tu nevari uzticēties visiem, bet vari uzticēties Rēzeknes centrālajai bibliotēkai. Mēs piedāvājam vietu, kur informācija ir droša un kur tu atradīsi visu, kas tev vajadzīgs. No grāmatām līdz bezmaksas Wi-Fi, no e-resursiem līdz pasākumiem un jaunām idejām. Uz tikšanos bibliotēkā! Šim Rēzeknes centrālās bibliotēkas video nepilnu 2 dienu laikā ir vairāk nekā 100 000 skatījumu. Scenārija ideja gan nav pašu, atzīst Rēzeknes bibliotekāres. Tā izgūta, iedvesmojoties no Amerikas Savienoto Valstu bibliotēkas kolēģiem ar mērķi piesaistīt lasītājus, īpaši jauniešus. Šorīt, piemēram, autobusā braucu, un uzreiz jau cilvēki redzēja jūs, jā, kas jūs tur jau tagad piespiež tā darīt. Mēs sakam, nepiespiež, mēs paši izvēlamies, jā, kā sevi popularizēt, gan savu bibliotēku, gan pakalpojumus. Man tā dzīvē ir gribējies dziedāt, bet, diemžēl, tagad vismaz bibliotēkas aktrise. Mēs sekojam līdzi laikam, cenšamies būt digitālajā vidē, un, protams, tas ir vēl papildus iespēja pastāstīt gan par pakalpojumiem, gan par izstādēm, gan par dažādām norisēm, kuras organizē bibliotēka, un uzreiz lielāka iespējamība piesaistīt lielāku publiku un cilvēkus iepazīstināt ar mums. Lai arī video filmēts ar humora dzirksti, sabiedrības attieksme par to ir neviennozīmīga. Kamēr vieni slavē Rēzeknes centrālās bibliotēkas darbinieku aktiermākslu un radošumu, citi tajā nesaskata neko smieklīgu. Kā lai tagad pēc redzētā uzticas? Labākā bibliotēkas reklāma, kādu esmu redzējis. Patiesību sakot, vienkārši labākā reklāma, kādu esmu redzējis. Super! Tik laba reklāma ar humoru un, ticiet man, pats sagribējās aizbraukt pie jums. Es ceru, ka Lēdija ir sveika un vesela. Rēzeknes centrālajā bibliotēkā gan mierina, ka filmēšanas gaitā neviens darbinieks necieta. Krišanas kā tādas nebija. Tas ir samontēts. Darbiniece pirmajā kadrā liecas atpakaļ, tad apstājas nenokrisdama, tad mēs apgriežam kadru un tur viņa jau pati apguļas vienkārši uz grīdas. Šo video aicinu skatīties tā plašāk, ar tādu vieglumu un paturēt prātā, ka tas bija joks un ka mēs visi ar lielu prieku to filmējām un vienkārši, lai arī citi pasmietos un atnāktu uz bibliotēku. Vai publicētais video ir ietekmējis bibliotēkas apmeklētāju skaitu, pagaidām vēl pāragri spriest. Taču, kā norāda digitālā satura veidotāji, skatījumu skaits Latvijas mērogam ir ārkārtīgi liels. Man liekas, ka sākums ir ļoti intrigējošs un ļoti labs. Jā, tāpēc tas strādā, tas iesaista. Komentāri, ja cilvēki rēģē, jebkurā veidā, viņi lika komentārus un algoritmi to redz, ka to video vajag izplatīt, ka viņš ir, tagad topā, ja, par viņu runā. Tāpēc procentuāli vairāk cilvēku varat redzēt to video. Tāpēc, jā, tas strādā. Tieši par jauniešiem es nezinu, tur algoritmi var dažādi strādāt. Tas var arī jaunieši redzēt, gan pieaugušie cilvēki. Ētikas eksperte profesore Skaidrīte Lasmane sarunā ar Latgales reģionālo televīziju saka, viņai šis video smieklīgs nešķita. Tomēr jāsaprot, ka tā mērķis ir pievērst uzmanību un veidots ar humoru, kas daudziem ir atšķirīgs. Tikmēr Rēzeknes bibliotekāres atklāja, ka tādu popularitāti nebija gaidījušas, taču pie sasniegtā neapstāsies un jau top jaunu video idejas.